konstrukcija un tā elpa būs cauri un cauri Baha zīmē. Pretpole, divas sfēras, to ar savu čelu pa vidu. Un, man liekas, kaut kāda skaista arhitektonika. Šī dubultkora konstrukcija tad reizē būs tā lieta, kas gan uzdos šo jautājumu un mēģinās rast atbildi. Katrs talants, kas pieskarās un mēģina tuvoties šai muzikai, viņš iegūst, ka, man liekas, kaut kādu jaunu atspērienu punktu. Es visu laiku jūtu, kad ir kaut kāda uz augšu vērsta attīstība. Filips Glass ir ļoti daudz iespaidojies no Baha. Tajā pašā laikā viņa mūzikas gala rezultāts ir, protams, stipri atšķirīgs. Un šis te atšķirīgais kopīgajā un kopīgais atšķirīgajā man kaut kādā ziņā lika izvēlēties tieši Filipa Glāsa mūziku šim te konceptam kopā ar Bahu un Mendelsonu. Tieši Filipa Glāsa pirmo ciklu čellam solo ar nosaukumu Songs and Poems, jeb dziesmas un dzejoļi.